Latvijas 105. dzimšanas dienu tautieši šogad atzīmēja vairāk nekā 27 valstīs, daudz viet sākot svinēt jau pirms 18. novembra. Tā Tartu Igaunijas latviešu koris Ziemeļa balsis sveica tautiešus gan Latvijas vēstniecībā, gan Baltijas aizsardzības koledžā. Savukārt Austrijā tautieši tika aicināti uz diplomātisko pieņemšanu. Bet apvienotajā karalistē Latvijas vēstniecība dāvāja izcilās latviešu a cappella grupas Latvian Voices koncertu Londonā. Skotijā Pucītes skolā bērni laicīgi gatavojās svētkiem, saliekot Latvijas karti un mācoties karoga stāstu, lai pēc tam kopā ar pieaugušajiem Aberdīnas pilsētas parkā izveidotu mazu Latvijas kontūru no svecītēm un tumsā izstaigātu lielo Latvijas kontūru. Briselē Latviešu biedrība tautiešiem dāvāja dzīvespriecīgu svētku koncertu, pēc tam baudot 4 dienas ceptu milzīgu kūku, bet izturīgākie izskrēja Latvijas kontūru Briseles ielās. Par laimi šoreiz Latvijas dzimšanas diena iekrīt sestdienā, tādēļ arī ārzemēs iespējams svinēt īstajā datumā. Apvienotajā karalistē viens no lielākajiem koncertiem ar balli vakarā notika Daugavas Vanagu fonda īpašumā Straumēni, pulcējot vairākus simtus apmeklētāju. Arī Londonā tautieši kuplā skaitā pulcējās uz svētku koncertu Ukraiņu klubā, kam tradicionāli sekoja saviesīgā daļa. Tāpat kā apvienotajā karalistē, arī Vācijā tika svinēts daudz viet. Latviešu centrā Bērzaine Latvijas valsts proklamēšanas gada diena tika atzīmēta ar svētbrīdi un dziesmām. Latvieši ir arī Itālijā, Milānā, kur svētku koncerta muzikālos priekšnesumus kuplināja arī teātris, pasākumu noslēdzot ar groziņu vakaru. Latvijas karogs lepni plīvoja arī otrā pasaules malā Amerikas Savienotajās valstīs. Ņūdžersijā Amerikas latvieši pulcējās uz Latviešu biedrības priedaini organizētu svinīgu svētku koncertu ar runām un apsveikumiem, muzikāliem priekšnesumiem un dejām. Daudz laimes dzimšanas dienā! Saules mūžu Latvijai!